Ko nozīmē cilpas U, D, T, G un A burtos? Tātad, ja tev ir cilpas U burtā, šis pirmā cilpiņa nozīmē, ka tev ir kompleksi, kas veidojušies pagātnē bērnībā. Savukārt šī cilpa nozīmē, ka tie ir veidojušies jau pieaugušā vecumā, un ja U burtā ir cilpas, tas ietekmē tevi. Savukārt, kurā vietā tev tās cilpas izpaužās? Ja tas ir D burts un kātiņā ir cilpa, tad tas ir personīgā dzīvē un vairāk bailes no tā, ko par tevi padomās. Ja tas ir T burts ar cilpu, tie ir kompleksi profesionālā vidē par savu darbu. Bail, ka nav pietiekami labi un pat arī liela paškritika. A burtā tieši šajā daļā cilpa kompleksi par savu komunikāciju, vai tu izsakies tā, ka tevi saprot, pats atšaubīties par to. Savukārt G burtā šeit cilpiņa, tieši šī te mazā cilpiņa, būs kompleksi un nedrošība intīmajā seksuālajā dzīvē.